Iespējams, katrs no mums sēžot skolas solā ir prātojis par to, ko man iesākt tālāk, kur man iet studēt un kāds būs mans karjeras ceļš. Nāc ar mums, iepazīsim visdažādākās profesijas un varbūt tieši tu atradīsi savu karjeras ceļu. Šodien esam ieradušies Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, lai iepazītos ar sinoptiķa profesiju. Es domāju, ka mūsu tur iekšā jau gaida un mēs varam iet un atrast atbildes uz visiem mums interesējošiem jautājumiem. Lietus mākoņi, kas saistīti ar zemes gaisa spiediena apgabalu, mūsu rajonus nesasniegs. 23. datumā dienas laikā Latvijas čersos diezgan intensīva atmosfēras fronte. Vētra Latvijā šonakt patiešām ir gaidāma, taču nav pamata bažām, ka varētu atkārtoties 2005. gada janvāra orkāns. Sāksim laikam ar to, cik svarīga ir šī profesija sabiedrībai. Svarīga noteikti tā ir, jo noteikti daudz ir dzirdējuši par laikapstākļu brīdinājumiem, ko sinoptiķi izplata. Varbūt kādreiz var šķist, ka to ir par daudz, bet tajā pašā laikā tiešām ir arī šie patiešām bīstamie laikapstākļi, kas arī pēdējos gados visai manāmi, tā var teikt, arī paliek varbūt vairāk kādam var likties. Un sinoptiķa viens no pienākumiem ir tieši brīdināt par šiem bīstamiem laikapstākļiem, tādēļ esam dzirdējuši par šiem oranžajiem, sarkanajiem brīdinājumiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis sarkano brīdinājumu. Latvijā ir izsludināts sarkanais brīdinājums. Izsludināts oranžais brīdinājums. Mēs dzīvojam saucamajā sarkanajā brīdinājumā. Jāsaka ar to, ka sinoptiķa darbs ir pēc būtības nepārtraukts 24/7 stundu režīmā. Kāds visu laiku strādā, arī brīvdienās, svētku dienās, jaungada naktī, sagaidot jauno gadu, var nākties, ka ir jāsēž pie datora un jāuzmana, tā teikt, jāmonitorē bīstam laikapstākļi. Līdz ar to tas ir maiņu darbs. Šobrīd maiņas tiek organizētas 12 stundu režīmā, no 8 rītā līdz 8 vakarā un attiecīgi no 8 vakarā līdz 8 rītā. Ja tas ir Ligits vai Karīnas variants kā asistenti vairāk, tad tas ir pa dienu vairāk 8 stundas, lai palīdzētu sinoptiķim. Kādi ir jūsu galvenie pienākumi kā sinoptiķa asistentiem? Protams, prognožu gatavošana varētu teikt, ka ir tāds galvenais, ka kamēr mēs mācāmies, mēs arī aplūkojam šo informāciju dažādu un gatavojam prognozes rakstiskās un tad pēc tam pārbauda sinoptiķis. Un tādā veidā mēs arī mācāmies un tad tālāk arī ar sociālajiem mēdījiem ir sagatavošana, tas jau, ko redz sabiedrība. Kā burtiski asistēts sinoptiķi, manuprāt, visvairāk darbi ir, kad kaut kādi sarežģītāki laikapstākļi arī daudz ko vajag, piemēram, sociālajos tīklos paziņot, ielikt tādā veidā palīdzēt. Bet kā ir, jūs visu dienu strādājat pie datora, sanāk jūs? Jā, visu dienu būtībā pie datora. Ir, protams, kaut kādi brīži, kad no tā var nedaudz varbūt attiet, bet pamatā tikai un vienīgi pie datora ir. Pat pie, teiksim tā, vairākiem datoriem ekrāna pirmkārt ir daudz dežūrējošiem sinoptiķiem. Datoram ir 4 lieli ekrāni, plus vēl papildus 2 datori blakus, vēl televizori vienā un otrā pusē ar satelīta attēliem, kas visu laiku atjaunojas, ar laikapstākļu informāciju, kas visu laiku atjaunojas. Ekrānos ir jāskatās daudz, un no tā īsti neizbēgt nekādīgi. Kas varbūt pēdējā laikā sāk mainīties, tā sinoptiķa loma pasaulē, ka vairāk sinoptiķis sāk kļūt par tādu informācijas interpretētāju, izskaidrotāju citiem. Diezgan liela nozīme ir arī komunikācijai, gan sociālajos tīklos, mēdījos, kur mēs publicējam informāciju, gan cilvēkiem, kas mums zvana un interesējas par laikapstākļiem komunikācijā ar klientiem, jo, šobrīd jebkuram telefonā ir iespējams aplūkot laikapstākļu prognozes, daudziem ar to pietiek, bet tā pievienotā vērtība ir tieši tā prasme izskaidrot, kas tad tieši notiks, sevišķi tajos sarežģītajos gadījumos. Kad es mācījos 3. kursā, es sāku meklēt dažādas darba iespējas. Godīgi vienkārši aizsūtīju savu CV vairākās vietās, kur vides zinātne un kaut kā man atbildēja no LVģMC un tā arī pieņem darbā.
Jā, man varētu teikt, ka ir līdzīgi. Es gan pieteicos pēc universitātes beigšanas, pēc bakalaura beigšanas. Un man bija tā, ka man jau studiju laikā bija atsevišķi kursi, kur bija klimatoloģija, kur bija laikapstākļu prognozēšana, un tur bija tās lietas, kas, protams, saistītas ar šo darbu. Un tad, kad beidzās studijas, kad nācās meklēt darbu, tad bija tā, ka te visi pienākumi likās saistoši, un tad iesūtīju CV un paņēmu darbā. Laikam ir jāsāk ar to, ka mums Latvijā īsti nav tādas meteoroloģijas programmas nekur, bet man liekas, ka lielākā daļa, kas nāk par sinoptiķiem, mācās vai nu Latvijas Universitātē vides zinātnes programmā, vai vienkārši ģeogrāfijas fakultātē, bet es personīgi mācījos RTU toreiz vides zinātnes programmā, tagad vides inženierija. Teiksim tā, cilvēks ir pabeidzis kādu universitāti, kādu programmu, tās zināšanas nav pietiekams būtībā, kamēr strādā par asistentu, paralēli tiek arī apgūta meteoroloģija, kas vismaz kādu gadu pat ilgst. Noteikti sāktu ar dabas zinātnēm kā tādām, tā būtu ģeogrāfija, bet ģeogrāfijai ir ļoti daudz novirzienu, tāda noteikti šī dabas ģeogrāfija, hidroloģija. Es domāju, cik es pats atceros skolā, kaut kas par atmosfēru tiek mācīts, tātad tam ir sākumā jau jāsāk patikt, bet tajā pašā laikā arī noteikti par tādām eksaktajām zinātnēm kā fizika, ķīmija, varbūt ne ļoti padziļināti, bet tīri izpratnes līmenī, lai saprastu par šiem procesiem, kas norit atmosfērā, tur bez tādas fizikas, teiksim, pamatiem arī īsti neiztikt. Arī kaut ko no programmēšanas, kādiem pamatiem saprast, jo mēs arī strādājam ar skaitliskajiem prognožu modeļiem, kur arī kaut kāda programmēšana ir pamatā, lai vairāk to saprastu. Arī angļu valoda, protams, tā kā, tas būtu priekšmets, ko vajadzētu zināt, ir arī, ka tu mēģini iegūt vairāk informāciju, ļoti daudz avotu būs tieši angliski, un arī tie kursi, ko apmeklē, tas ir angļu valodā, tā kā, jā, tas noteikti būtu svarīgi. Man personīgi patika bioloģijas eksāmeni 12. klasē, liku bioloģijā. Fizika, teikšu godīgi, man negāja pie sirds, bet šeit tieši arī tajā asistenta programmā ir tas, ka tev būs atsevišķas tēmas, kur tu patstāvīgi mācies, un tad tu apgūsti vairāk. Man skolā patika ģeogrāfija, arī apmeklēju jauno ģeogrāfu skolu. Kaut kā tā bioloģijas knapi nokārtoja, bet... Vairāk ģeogrāfijas sanāk, ja? Jā. Man patīk tieši šī darba dinamika, jo tāpat kā laikapstākļi, arī pati šī darba ikdiena katru dienu ir tomēr kaut kas nedaudz atšķirīgs. Nav divas identiskas maiņas kā sinoptiķim. Vēl arī papildus citi darba pienākumi, jo daudzi mēs no sinoptiķiem daram arī vēl citas lietas, iesaistamies projektos un piedalāmies citās aktivitātēs. Tā ir profesija, kur nemitīgi ir nepieciešams arī mācīties. Mēs dodamies gan uz vietējas nozīmes, gan uz starptautiskiem apmācību kursiem. Līdz ar to nav tāda darba rutīna nekad. Kas ir sinoptiķa gala produkts? Viena daļa, kā es minēju, šie brīdinājumi, bet tie nevienmēr ir jāsagatavo, bet ir arī šī laikapstākļu prognoze, kas ir arī tīri datorā sagatavota digitālā veidā, kura būtībā sabiedrībai tādā tiešā veidā nav redzama, un tad no šīs sagatavotās prognozes tiek veidot dažādi produkti. Kartes, grafiki, varbūtību informācija par prognozēm, dažādi, kurš klients ir izvēlējies. Daļa no tā ir redzama arī mūsu mājaslapā, bet tā ir tikai neliela daļa no tā visa. Kas ir jūsu klienti? Es pieļauju, ka tā varētu būt mediji, kas ir sabiedriskie mediji. Jā, noteikti. Un ir arī kaut kādi atsevišķi uzņēmumi, kas jūsu pakalpojumu? Ir arī privāti uzņēmumi, kam šāda veida informācija interesē. Mērķi var būt dažādākie. Piemēram, tiek gatavots kāds pasākums vai Rīgā vai kur citur, un ir svarīgi, piemēram, noteikts vēja ātrums, pie kura ir zināms, ka tur var sagāzties kaut kāds skatuves. Vakar bija pasaules čempionāts skriešanā, vai arī bija saistīts? Vai jums... Šķiet, ka ne, varbūt mēs kaut ko likām sociālajos mēdījos. Mēs ielikām, jā, bet tas mēs dažreiz paši brīvprātīgi, mēs zinām, ka liels pasākums daudz cilvēku, jā, mēs pašas esam. Enerģētika ir noteikti viens no sektoriem, kur mums ir klienti, jo
kas zināms no laikapstākļiem ir atkarīgs gan tas, cik daudz upēs būs ūdens, cik daudz elektrību varēs saražot, arī tas, cik daudz nepieciešams būs apkures sistēmu iedarbināt, teiksim tā, un tās noteikti arī ir sfēras, kas ar mums ir cieši saistītas. Jūs minējāt, ka ir operatīvie sinoptiķi, kas ir arī citi sinoptiķi, ir kaut kādi vairāki veidi jūsu profesijā? Būtībā ir sinoptiķi visu laiku strādā divi, ir viens operatīvais sinoptiķis, kas darbojas ar vispārējām prognozēm, un otrs arī operatīvā režīmā, kas darbojas ar aviācijas prognozēm. Tā ir specifiska informācija, to sabiedrība redz vēl mazāk, teiksim, tā tur tiek apkalpota Rīgas lidosta, vēl citi lidlauki, kas ir Latvijā, un mazāk operatīvā režīmā tad ir šie sinoptiķa asistenti, kas ir 8 stundas dienas laikā. Tajā brīdī tas ir operatīvais darbs arī, bet tas ir tikai darba dienas. Paldies Kristiānam un viņa asistentēm par jauko ieskatu viņu profesijā, bet jau nākamajā sērijā mēs dosimies pie skolotājiem, lai uzzinātu, kāda ir pedagoga profesija. Aiziet! Labi. Lauma? Asistentēm par tik kolosālo... Nav kolosāls ieskats, ne? Paldies! Par tik jauko ieskatu. Vēlreiz! Kas negrib izslēgt to sauli?